Sveiks, Andri. Tā, esmu uzmetis, ja pareizi sakot, pabeidzis uzmetumu projektam. Ir daži jautājumi par mēbeļu lielumiem. Tātad, ko mēs šeit redzam? Šīs te skapis, tā, kur man palika tā bilde, šīs te skapis, es saprotu, šis skapis. Tātad te visi skaits 2,10 augstumā un 1,20 m platumā. Šeit ir viss ok. Šeit ir stikla durvis paredzēts. Plauktu izkārtojums un ar plauktiem ir sekojoši. Tātad es varu uztaisīt kaut kādu, teiksim, šo plauktu statisku, lai nemaina, bet šiem diviem un šiem diviem, ja faktiski šīm 4 rindām es varu uztaisīt maināmus augstumus. Un tad varēsiet paši izkārtot, jo tur vienkārši fiziski tur nesanāk 35 cm, bet šos divus vidējos, tas, lai korpus ir stingrāks, es viņu uztaisīšu šos te statiskus. Šiem diviem nevarēs mainīt augstumu. Un vitrīnas durvis, es saprotu, vitrīna tas ir domāts stikla durvis. Tātad stikla durvis. Tālāk. Kas mums vēl tur tāds bija? Šīta daļa, ja es pareizi viņu esmu izpratis, šīta daļa, šeit it kā viņas uzzīmēts ir viena augstumā. Līdz tātad, faktiski viņai vajadzētu būt 2,10 augstumā. Bet citā rasējumā, tad, kad es skatos, te reku tas otrs rasējums, savukārt šajā rasējumā ir 1,20 m augstums. Tātad 1,20 m. Šis zaļais ir arī 1,20 m, un šis, es te mazliet apjutis, es gribu saprast, vai šie divi rasējumi, šīs attiecas uz vienu telpu, un šīs attiecas uz otru telpu, jeb šis ir apvienots vienā, tikai tik daudz, cik no dažādiem rakursiem ir parādīts. Es gribētu, teiksim, saprast, ko tur tas dizainers, tas, kurš viņu ir zīmējis, štukojas, kas tur ir domāts. Jo spriežot pēc šīm abām divām bildēm, tātad skapis ar vitrīnu, galds, zils, tā kā es viņu redzu, zils un sarkans. Un šeit arī zaļš, zils galda virsma un sarkans. Un šeit attiecīgi sarkans, zaļš un zils. Un man viņš sanāk, lūk, šāds. Un faktiski viņš man sanāk tieši tāds pats, kāds ir uzzīmēts šeit. Ja, tātad skats no augšas. Lūk, tātad ir vitrīna, ja skapis ar plauktiem, tad ir galda virsma ar visām izbīdēm. Man vienīgais nav zināms šajā te vietiņā, man izmērs tur, es saprotu, es tikai lēšu, ka tas ir 0,8, bet tur vajadzētu precīzāk vienkārši nobildēt. Un attiecīgi šis te plaukts ir šeit, bet šajā zīmējumā tam visam ir 1,10 m. Un tad lūdzu man pastāstīt, vai šīs ir dažādas telpas, vai šī ir viena mēbele, teiksim, viens mēbeļu kompleks, kurš ir uzzīmēts no 3 skatiem, no priekšas, no labā sāna un no augšas. Tā kā tās ir tās nianses, jo vienkārši, ja mēs skatāmies dažādos rakursos, tad šis zaļais skapis šeit ir 1,20 m, savukārt šeit viņš ir 2,10 m. Un attiecīgi arī šis sarkanais ir vienāda augstumā 2,10 m, bet savukārt šeit tas sarkanais ir norādīts 1,20 m. Tā kā lūdzu precizēt šo informāciju, bet jā, uzmetumu es esmu veicis. Un sekojoši tātad ir vadotnes, jeb atvilknes, pilna izvilkuma, kuras ir kaut cik, teiksim tā, lietojamas. Tur dziļums vēl var pamainīt, bet katrā ziņā dziļums atvilknē šobrīd ir uzstādīt 500. Un šeit zem galda, lai galdam ir saturs, šeit zem galda es esmu paredzējis tādu kā, nosauksim viņu par tumbučku, skapīti. Tātad esmu paredzējis skapīti 30 cm dziļumā, precizējušu 34, faktiski 30, rūpseko 30 cm dziļumā. Šis ir 70 dziļumā un galda virsma pēc dotajiem izmēriem. Un tad attiecīgi viņš izskatītos šādi. Savukārt šī daļa, šeit ir sarežģījums, teiksim, minimums, ko es varu savām iekārtām nolīmēt maliņas, tie ir R50 rādījus, tātad rādījus 50. Savukārt šeit es neko nevarēšu nolīmēt, diemžēl. Es varu mēģināt tur palūgt puišiem, lai viņi varbūt ar roku kaut ko izdara, bet, principā šitam te būs diezgan grūti nolīmēt. Tālāk, vēl vajag precizēt palodzes augstumu.
Un tātad šeit palodze ir norādīta, es viņu skaidri redzu. Es redzu palodzes platumu un, ja faktiski palodzes dziļumu un platumu, bet es nezinu, cik ir palodzes augšējās malas augstums. To es nezinu, un attiecīgi šeit arī īsti nav norādīts. Vienīgais, kas man ir norādīts galda virsmas augstums 20, tas ir 76 centimetri. Jeb 760 mm. Man ir galda virsma 760 mm, tā kā 76 cm ir. Nu, lūk, tā kā šīs te informācijas, kuras vajadzētu precizēt, lai tad tas mazais dizainers, kurš to visu projektēs, ir uzzīmēts, ir ļoti krūti, viss forši, tikai tik daudz, cik man ir īsti neskaidrības, ja, kura puse, ar kuru tu sapas kopā un uz ko man pievērt uzmanību. Tā kā ir nianses, kuras vajag precizēt.